Nu, par... ko, sveiki visi, kas ir pievienojušies tiešraidē, vai kas pievienosies, vai kas mūs skatīsies netiešraidē. Šodien fantastiski interesanta tēma - ūdens, jā, kvalitīvs ūdens, un mēs šodien stāstīsim par unikālu jaunu ierīci Lifewater. Varbūt Dzidra var parādīt, kā izskatās. Jā, jā. Jā, nu, tā patreiz izskatās, kad ieslēdzat tur arī gaismiņas un visas citas lietas. Nu, Mhm. lūk, jā, un es domāju, ka šis webinārs būs interesants tiem, kas ikdienā rūpējas par savu veselību, kas jau lieto kvalitīvu ūdeni, vai nu filtrē, vai nu pērk pudeļu ūdeni, vai nu, kas saka, citādi bagātina, aktivizē ūdeni. Ja? Kā jūs visi zinat, kad ūdens kvalitāte ar katru gadu pasaulē pasliktinās, un, protams, kad ūdenī ir visāds piesārņojums, un šo piesārņojumu gan smagie metāli, ja, gan baktērijas, mikroorganismi, ja, no viņām ir jāatbrīvo ūdeni ideālā gadījumā. Ja. Un otra vienmēr opcija ir, kā tad aktivizēt, kā strukturēt, kā bagātināt ūdeni. Un šīs aparāts apvieno abas šīs funkcijas, gan attīrošo funkciju, gan bagātinošo funkciju, kā arī ir iespējams lietot krāna ūdeni, kas, manuprāt, ir super izdevīga ekonomija visiem tiem, kam ir svarīga sava veselība, savu mīļo veselību. Nu, lūk, tā kā droši skatieties, skaidrosim, kā tas viss strādā. Ļoti interesanta tehnoloģija, ļoti jauna, un es domāju, ka arī ļoti, ļoti izdevīga tehnoloģija. Nu, lūk, došu vārdu Dzidrai, lai Dzidra par sevi pastāsta, un tamēr, kā saka, klausieties uzmanīgi, uzdodiet jautājumus, vai nu kādu arī foršu emoji ieliekat, tas viennozīmīgi tikai mūs uzmudrinās. Jā, Dzidra, dod tev vārdu. Jā, paldies, Inga. Jā, kā Inga teica, mani sauc Dzidra. Un, nu, vispirms jau, protams, par biorezonanci, kurai es pievērsos, paskatījos vairāk kā 15 gadus atpakaļ izrādās. Tā kā gribēju gan vairāk palīdzēt saviem pacientiem, gan arī pašas veselības problēmu dēļ, sāku ar šo interesēties un diezgan daudz arī skatīties un mācīties. Bet apmēram 5 gadu atpakaļ es iepazinu kompāniju Web Wellness, kura tā tad ir paredzēta, lai cilvēks pats arī bez speciālām zināšanām, bez speciālām mācībām varētu pats sev palīdzēt, tātad gan saglabāt veselību, gan palēnināt novecošanu, gan arī atjaunot un tātad vismaz kaut cik mēģināt palīdzēt sev atgūt veselību, jo viņa arī zaudēta kopā ar medicīnu. Nekādā gadījumā nevajag šos lietas tā kā pretstatīt. Bet, jā, tātad par šo biorezonanci. Un pēdējais aparāts, kā es rādīju, jau ir šis te, ko kompānija laidusi tātad apgrozījumā, piedāvā cilvēkiem, ar kuru var iegūt ļoti kvalitatīvu ūdeni. Gribu teikt, ka ūdens ar savām īpašībām vēl līdz galam pat nav izpētījis. Vēl joprojām skatās gan šo struktūrēšanu, gan daudz dažādas citas ūdens īpašības. Arī šo par to, ka ūdens viena vienība var saturēt 44,000 informatīvās vienības. Tas man liekas arī diezgan tāds īsti neizprotams līdz galam, bet es pieņemu, ka tas tā varētu būt. Savā jaunībā es diezgan skeptiski arī skatījos šādām lietām, jo, kā zinat, ir dziednieki, labi pazīstami arī Zilā kalna Marta vai citi dziednieki, kuri klausījos, pie viņiem aizbrauc ar burciņu ūdens. Dziednieks kaut ko tur dara ar to ūdeni, pēc tam dod cilvēkam, saka, bet tagad mājās viņi izdzersiet tur vai nedēļas laikā, vai 3 dienu laikā, vai savādāk, un veselība uzlabosies. Un cilvēkiem tiešām uzlabojās veselība. Es uz to skatījos diezgan skeptiski, bet es nekad tā kā neesmu noraidoša par to, ko es nezinu un neizprotu. Nu, tas vienkārši tā, nu, izrādās, ka tas ir tomēr iespējams, un tagad mācoties par biorezonanci, skatoties, kas tas ir un ko tas nozīmē, sapratu, ka nu, tas varētu būt arī reāli.
Otrs tāds gadījums manā dzīvē, kad par ūdens īpašībām arī tajā laikā varbūt tā īsti nedomāju. Avotu ūdens pie Daugavas. Cilvēki brauca, ņēma avotu ūdeni, viņš stāvēja trīs traukā labu laiku, vispār viņš neduļķis vai tāds, nu, pēlēcīgs nepalika. Nu, es teicu, nu, labi, es arī aizbraukšu, pamēģināt. Aizbraucu, atbraucu, atpakaļ, es stāstu, ka bija ārprāts. Tu bija nevis tur, kur ir tas dzīvais ūdens, bet tu esi paņēmusi tas, kas ir mirušais ūdens. Nu, kā var atšķirties ūdeni? Tur pat Daugavā, kas tā iekšā, vienā ir tā dzīvais, vienā mirušais. Bet, nu, laikam tas tā ir, jo kā zinat, Zeme arī ir šis elektromagnētiskais starojums dažās, nu, zinat, visi tagad jau ir āderes un šie meridiāni enerģētiskie, kas iet no pa zemi. Un droši vien, ka tas ar to arī bija saistīts, ka šis viens ūdens bija padarīts dzīves, un tas otrs ūdens bija padarīts tāds kā miris, kuru arī, protams, senie dziednieki varēja izmantot. Nu, tas tāds ievadam, jo tā ir man dzīves pieredze, un tikai tagad es saprotu, ka tajā laikā es tur smīgņāju un varbūt teicu, nu, tā nevar būt. Tad tagad es esmu sapratusi, ka tas tiešām ir iespējams, ka ūdens ir diezgan tāda, nu, vēl neizpētīta lieta, kas mums atklāja ļoti daudzas lietas. Par to pēc tam arī bišķi parunāsim. Tagad došu Ingai vārdu, lai viņi iepazīstina ar sevi. Jā, paldies, Dzidra. Man liekas, bija ļoti interesanti. Es arī esmu daudz dzirdējis par dzīvo un mirušo ūdeni, bet tā dzīvē īsti, man liekas, neesmu saskaņojusies, ja, lai saprastu, kā to īsti izmērīt. Nu, lūk, bet jā, manuprāt, ir daudz, ko mēs jau zinām par ūdeni un daudz, ko mēs vēl nezinām, jā, un šīs tehnoloģijas, manuprāt, palīdz daudz ko sakārtot ar ūdeni, ja, ūdens kvalitāti. Es varu teikt par sevi, ka mans ceļš veselības pasaulē sākās jau aptuveni 6 gadus atpakaļ. Es cietu no ļoti spēcīgām migrēnām, un tad, kad ārsts noplātīja rokas un teica, ka man ar to būs jāsmierinās, jo īsti zāles man nelīdzēja, tad, jā, tad sākās mans ceļš iepazīt veselības pasauli, kā tad īsti sakārtot, jā, nu, pamatā austrummedicīnas pasauli. Jo es nebiju mierā ar šāda veida risinājumu, un es sāku meklēt, interesēties, un sākumā ar nutrientu palīdzību ļoti daudz ko sakārtoju un palīdzēju savam ķermenim un palikt arvien labāk un labāk, un sapratu, ka patiesībā austrummedicīna māca mums profilaktiski uzturēt savu ķermeni, māca mums zināšanas par ķermeni, un patiesībā zāles jau tas ir tāds, nu, galējs risinājums tad, kad vienkārši ir tik slikti, kad ir vai nu jāglāb dzīvību, vai nu jāapspiež simptomu, lai vienkārši varētu funkcionēt, ja? Bet, protams, ka zāles īsti neatjauno veselību, viņas vienkārši tā kā uztur kā spieķītis, ja? Ar ko mēs varam, kā saka, veci cilvēki kliboja, un ar spieķīti pieturās, ja, tad zāles, jā, ir tāds spieķītis, ar ko mēs varam pieturēties, bet tas trūkums, ka arī mēs lietojot tādas, kā saka, ķīmiskas zāles, mēs bojājam aknas, nieres, un tad finālā mēs nonākam pie 10 zālēm jau vecumdienās. Un tas ir tāds nebeidzamais aplis un riņķis, un tas varbūt nebija ceļš priekš manis. Jo es biju audzināta ģimenē, kur, man liekas, zāles, tas bija ārkārtīgs retums, par ko, jā, esmu ļoti priecīga, un līdz ar to, jā, dabas vielas man ļoti palīdzēja un iemācīja arī ūdens dzeršanas jautājumus, cik bieži jādzer, kad jādzer, ka ūdens kvalitāte ir svarīga, gan viņu attīrīt, gan viņu bagātināt. Ja? Tāpat tās arī citos dažādos kursos, ko es izgāju, arī runāju par mīkstu ūdeni un cietu ūdeni un arī dažādu ūdens kvalitātes pudelēs, ja? Ka mēs pērkam ūdeni, un es arī pērku ūdeni pudelēs un kādreiz pirku lielajās pudelēs, ja, vai, piemēram, citi tur memorija vai vēl kaut ko, ja.
Nu, lūk, un tad, kad tu to ikdienā to ūdeni tik daudz patērē, tad saproti, cik tas viss izmaksā. Un, ja tu neesi viens, tad tev ir, piemēram, tur ģimenē 4 cilvēki, ja, un visiem grib iemācīt ūdeni dzert, ieskaitot bērnus, ja, un tad visi dzer ūdeni ļoti cītīgi, jo izrādās, ka 30 ml uz 1 kilogramu ir aptuveni minimums, kas mums būtu jāizdzer ūdens dienā. Un tas ir 1,5–2 litri, jā, kas mums jāizdzer uz cilvēku. Un kopā ja ir 4, jā, tad padomājiet, cik jau tās ir pudeles vai citi risinājumi, un tas viss maksā. Un, ja tu gribi, kā saka, kvalitīvi dzīvot un labi justies, un lai tev ir daudz enerģijas, tad tas viss maksā. Un tu maksā, un beigās sanāk milzīgas summas. Varbūt tās tur dienas ietvaros vai mēneša ietvaros nešķiet tik daudz, bet, kad ja jūs paskaitīsiet, cik jums tas ir gadā, vai cik tas jums ir 4–5 gados, tad, jā, tad viennozīmīgi tas ir tāds, nu, liels tēriņš, jā, un šīs aparāts būs lieliska ekonomija. Jā, tiem, kuri grib iegūt 2 zaķus ar 1 šāvienu, gan attīrīt ūdeni, gan bagātināt. Tas man liekas fantastiski. Tāpat es zinu, ir cilvēki, kuriem ir stipri gudri palikuši. Man starp draugiem arī tādi ir, kuri filtrus ir salikuši mājās ūdens krānam un tādā veidā tiešām ekonomē uz ūdens nu, tā kā attīrīšanu. Bet ar šiem filtriem jūs iegūsiet tikai vienu labumu. Jūs šo ūdeni attīrat, jā, jūs jums arī mīkstinat, bet jūs viņu nebagātinat. Jā. Un ar šo aparātu jūs varat papildus vēl aktivizēt. Ja īpaši dāmām, kuras grib rūpēties par savu ārējo izskatu, saglabāt maksimāli tvirtu, skaistu ādu, protams, ka ūdens ir viens no svarīgajiem elementiem, un tāpēc tāda aktivizēšana, man liekas, ir fenomenāla. Kā arī šajā aparātā ir iekšā, un pastāstīsim tālāk, daudz interesantu tādu lietu, ko var ieprogrammēt ūdeni, kas man liekas pilniem prātam neaptverami. Ko noteikti klausieties līdz galam prezentāciju. Jums būs ļoti interesanti. Iespējams, ka nespēsiet to pat līdz galam izprast, ja? Tāpat kā es, bet tas ir ok, jo skaidrs, ka pie tā strādā zinātnieki, un ja tu pats neesi zinātnieks konkrētā jomā, visu nevar saprast un zināt, galvenais jau ir tas, ka tas izstrādā. Ja? Tāpat kā citi biorezonanses aparāti, ko es lietoju ikdienā, es varu reizēm nevaru nocēt, kā tas strādā, bet tas strādā fantastiski. Ja? Un jo ilgāk tu viņus lieto, jo vairāk tu esi pateicīgs par to, ka vispār kaut kas tāds ir pieejams. Nu, lūk, klausieties, esiet informēti, uzdodiet jautājumus, es būšu tikai priecīgi atbildēt, vai Dzidra atbildēs. Ja? Tā kā esiet aktīvi, jo jūs vairāk uzdosiet jautājumus, vairāk zināsiet, kā arī ir patreiz kompānijai akcija, tie, kas jau zina biorezonanses aparātus, ja, tad decembrī ir jauna akcija. Nav tik izdevīgi, kā bija novembrī, bet nu, tie, kas bija ātri, kas iegādājās ātri sev dāvanas, tiem paveicās. Tie, kas varbūt noslinkoja, ja, tad tagad ir ne tik izdevīga akcija, bet vienalga viņa ir super izdevīga. Ir sevišķi tie, kas grib varbūt tās kopā iegādāties ierīces, nezinu, draugi kopā vai lielāka ģimene, ir iespēja iegādāties 2 aparātus un live water iegūt bonusā. Nu, lūk. Ja, un manuprāt, tas ir super vērtīgi. Gan tas, ja, kas 3 zaķi ar 2 šāvieniem. Nu, lūk, jā. Nu, ko tu saki, Dzidra? Varbūt sākam ar prezentāciju, sākam stāstīt par live water. Parādi varbūt vēlreiz live water, ja? Visiem varbūt ieslēdz. Jā, tā tad. Kā tas izskatās? Liela tā pudele, ja? Paņemams rokā, paņemams līdzi. Patreiz kompānijas redzēju, vakar aizu, ka rādīja, ir izstrādājusi arī tādu kā čekolu, tādu vieglu, kurā viņu var ielikt un tā kā somiņu uzlikt plecā līdzi, piemēram, tur sportistiem vai dodoties kādā pārgājienā. Nu, tātad apmēram glāzi ūdens, kas arī var ātri viņu izdzert un atkal ieliet jaunu un gatavot jaunu. Tātad ļoti ērts un man liekas, man ļoti patīk gan krāsa, gan dizains, gan arī tas izmērs. Es domāju, ka viņš ir tāds tiešām unikāls aparāts, jo pārdošanā ir daudz arī aparātu, kam ir līdzīgas īpašības kā šīm aparātam.
Bet šajā aparātā, man liekas, ir apvienotas visas tās. Nu, tur atsevišķi ir, kas ūdeņradi bagātina, atsevišķi varbūt strukturēt var nopirkt, bet šajā aparātā ir apvienotas ļoti daudz īpašības, ko var panākt ar šo vienu aparātu, 2 ģeneratoru augšā un stikla kolba ar ūdeni pa vidu, kur ielēja ūdeni. Jā, kamēr tu liec prezentāciju, es vēl gribu nedaudz piebilst to, ko Ingas arī stāstīja, jo man ir tā, ka es par tiem filtriem domāju, ka filtri cilvēkam varētu izmaksāt vēl vairāk nekā pirkšana ūdeni veikalā, jo filtri ir jāmaina. Nu, nevar uzlikt vienu filtru un ar šo vienu filtru visu laiku tātad filtrēt ūdeni, jo tas ir vēl kaitīgāk. Šajā filtrā ļoti, ļoti ātri savairojas gan baktērijas, gan vienšoņi. Zinu, esmu šādu ūdeni, kas izceļš tās krūzes, kur ir iekšā filtrs un filtrē ūdeni. Jau pēc, es domāju, dienas vai 2 šis ūdens ir tādu kā, es saku, dūņu garš, pilnīgi tā kā no dīķa apmēram. Nu, viņš izskatās tīrs, bet ejot caur filtru, kurā savairojušās jau visas šīs baktērijas un aļģes un viss pārējais sēnītes. Līdz ar to, ja šādā veidā grib iegūt labu ūdeni, filtrējot viņu, tad filtri ir jāmaina ļoti bieži. Es pat uzskatu, ka katru dienu ir jāliek jauns filtrs, un tad tikai var teikt, ka šis ūdens patiešām būs tīrs un pasargāts no šī visa piesārņojuma. Tā, Inga, vai es tagad redzu tevi, bet domāju, vai es esmu, arī mani dzird. Varbūt kāds var ielikt kādu atzīmi, vai mani dzird, vai nedzird. Tevi ļoti labi dzird, jā, un es redzu prezentāciju un tevi mazā lodziņā, kā tu redzi? Es redzu prezentāciju un tevi. Tātad visi kārtībā. Jā. Tātad jā, par šiem filtriem, jo tas nu, tā varbūt ir mana personīgā tāda uzskats, ka filtri ir, nu, tāds, kas būtu ļoti bieži jāmaina, ja grib tiešām iegūt tīru ūdens ar viņiem. Un tas izmaksā, nu, ziniet, cik izmaksā viena filtra pirkšana, ja to pirktu katru dienu. Tas tiešām lielas summas. Bet šajā aparātā ūdeni ielej katreiz no krāna, un viņš tātad jau var viņu attīrīt. Un aparāts tātad viņam ir vairākas iespējas, ko šis aparāts dara. Tātad viņš vispirms jau bagātina ar ūdeņradi. Kā zināt, ūdeņradis ir tāds gaistošs, ātri savienojas ar visu, un līdz ar to viņš arī mūsu organismā ļoti labi strādā kā antioksidants un tātad nodrošina daudz dažādus procesus. Viņš arī šo ūdeni padara viegli uzņemamu, viegli mūsu organismam, nu, tad iesaistās dažādos procesos mūsu organismā, ja šis ūdens ir bagātināts ar ūdeņradi. Un šajā aparātā tur ir 3000 līdz 4000 vienības ūdeņraža. Tā kā viņš 10 minūšu laikā tātad ir šeit padarbojies, es ieslēgšu podziņu, lai jūs redzat, kā tas izskatās. Tātad ieslēdzot apakšējā ģeneratorā podziņu, ūdenī, redzat, iet tādi burbulīši, tas ir ūdeņradis, viņš bagātinās ar ūdeņradi ūdens. Zilā krāsa nozīmē kauzu. Tā, viss kārtībā, mēs tev dzirdam. Var redzēt. Tā, nu es noņemšu varbūt tās prezentāciju lai var redzēt no sakuma. Jā. Tā, tātad šeit iet burbulīši, var redzēt, tas ir ūdeņradis, ar ko bagātinās šis ūdens. Zilā krāsa ir vienkārši ultravioletie stari, kas iznīcina mikroorganismus. Tātad ūdens tiek attīrīts gan no sēnītēm, gan baktērijām, gan vienšoņiem, no visiem mikroorganismiem, kas ir ūdenī. Kā zināt, ultravioletie stari iznīcina šos mikroorganismus. Apkārt viņš neiet, viņš iet iekšā tikai tajā ūdenī, līdz ar to mums viņš tātad netiek šie ultravioletie stari, bet ūdeni viņš attīra no visiem mikroorganismiem šajās 10 minūtēs.
Otrs, ko ar šo trauku var darīt, ir augšā otrs ģenerators. Viņu ieslēdzot, šeit podziņa, tā iedegsies lampiņa, neredzu, iedegās. Tādas mirgojušas lampiņas var redzēt. Ūdens tiek strukturēts. Tātad viņam tiek nodzēsta vecā informācija, kuru viņš ir uzņēmis nākot savu trubām. Kā zinat, viņa var būt dažāda. Gan negatīva, gan pozitīva, gan tātad labāk šo informāciju izdzēst, un viņā var ierakstīt no jauna homeopātisku efektu informāciju. Un tādā veidā šis ūdens paliek ļoti attīrīts un arī bagātināts ar ūdeņradi. Un, kā minēju, ir šie ultravioletie stari, kas attīra no mikroorganismiem, un otrs ir no augšas strukturējot, arī tiek iznīcināti tur esošie tātad piemaisījumi mikroorganismi. Tātad viņam ir dubultā šī attīrīšana. Un to var lietot visu laiku, gadiem. Ja nav jāmaina nekā filtrs, ne arī jāpērk jauns ūdens, viņu var ieliet no krāna. Viņu var ieliet no krāna gan pie mums, kur it kā no krāna nāk, skaitās tīrs, tomēr ūdens viņus ir. Nav baktērijas un vīrusi. Gan viņam var ieliet braucot ceļojumā vai ekskursijā, arī dienvidu zemēs var ieliet no krāna un šo ūdeni attīrīt, jo, kā zinat, tie, kas ceļo, ka pirmā Ēģiptē neiesaka ar šo ūdeni no krāna pat zobus tīrīt, bet ar šādu trauku viņu droši var attīrīt, un tātad mēs viņu varam tur dzert, mums nav jāpērk papildus speciāli ūdens šeit karstajās zemēs, bet mēs viņu paši ar savu trauku varam pagatavot, jo paņemams līdzi ir vienkārši, viegli, un tādā veidā mēs viņu varam izmantot. Paskatāmies varbūt prezentācijā tālāk vēl bišķiņ. Uzlikšu vēlreiz. Skaisti. Man liekas ļoti. Jā, tā iedarbība jau uz ūdeni, ko mēs varam panākt ar šo ierīci, man liekas, ir fenomenāli. Es neesmu dzirdējusi nevienu citu alternatīvu, kas apvieno tik daudz lietas vienā. Ar to man īstenībā arī šī kompānija ļoti patīk, kad viņi vienmēr strādā pie tā, lai viņu produkts būtu labākais, kas ir pieejams pasaulē, apvienojot visas labākās prakses, kas ir atrodamas tajā brīdī pasaules tirgu. Nu, tā, ejam tālāk uz nākamo slaidu. Uzliku. Jā. Tātad par to darbību jau es apmēram izstāstīju, vienkārši piespiež podziņas un aparāts darbojas. Kur nodara, kāpēc vajadzīgs šīs ūdeņraža molekulas mūsu veselībai? Kā minēja, ūdeņrads ļoti labi iesaistās šajās reakcijās. Pirms jau viņš palīdz ūdenim uzsūkties labāk, palīdz nokļūt arī šūnās cauri šūnapalkam, un arī tātad veidojot ātri šīs reakcijas, viņš sasaistās ar brīvajiem radikāļiem, kas ir mūsu organismā kā toksīni. Mēs bieži par tiem runājam, ka tīkas vajag neutralizēt, detoks un izvadīt. Tad šis ūdeņradis, jo šis elektrons piesaistās brīvajiem radikāliem, viņš vairs nav brīvs, viņš tātad ir jau tāds neutralizēts un vairs mums nav kaitīgs. Kā piemēram pienskābi sportistiem, kas izdalās, rada šo muskuļu krampjus, muskuļu sāpes, muskuļu nogurumu. Ūdeņradis ļoti ātri neutralizē pienskābi un mūsu organisms viņu var viegli izvadīt ārā. Līdz ar to cilvēkiem sevišķi, kas tur daudz staigā, pastaigas, garas, vai kas iet uz trenažieru zāli un arī pat fitnesu nodarbojas, šis ūdeņradis palīdzēs tātad dos lielāku izturību, dos ātrāk atjaunosies muskuļos, vairs nebūs šī pienskābe, un cilvēks nejutīs šo nogurumu vai muskuļu sāpes, muskuļu nogurumu. Un tādā veidā viņa fiziskā izturība palielinās diezgan lielā mērā. Un, protams, arī šis ūdeņradis tāpat neutralizēs
toksiskās vielas, kas mūsu organismā rodas nepārtraukti. Un mazinās gan dažādas saslimšanas risku, piemēram, dažādas išēmiskās saslimšanas. Šāds ūdens mazinās, jo iekļūstot šūnā, savienojoties ar skābekli, izdalās enerģija, kas tātad mūsu organismam palīdz visu šo pārvarēt un neutralizēt. Un išēmiskās slimības, išēmijas var būt visur, gan nervu sistēmā, gan sirds, gan nieres, gan apnes, gan asinsvadi. Nu, tātad viņš palīdz visam, varētu teikt, visā mūsu organismā, kur viņš ir vajadzīgs, tur arī viņu izmantos un palēninās novecošanas procesu mums, paaugstinās gan fizisko, gan emocionālu izturību. Cilvēkiem arī, piemēram, emocionālie nogurumi, stresi, tātad šī depresija. Dzerot šādu ūdeni, pamazām organisms tātad saņems enerģiju un organisms atjaunosies. Līdz ar to veselība arī uzlabosies. Kā jūs minēju, palēnināsies novecošanas process, ko es tā kā pati arī ceru, jo jau pensijā negribas vēl tātad tik ātri zaudēt spēkus. Un tad es varbūt arī vēl nedaudz parunātu par šo strukturēšanu. Jo strukturēts ūdens, viņam būs mazāks virsmas spraigums. Kā zinat, ūdenim ir šis virsmas spraigums. Tie, kas ir redzējuši varbūt arī ūdeni dīķos vai kaut kur laukos, ir tādi kukainīši, kas iet pa virsmu, ūdens mērītāji bērnībā viņu sauca. Viņi negrimst, viņi iet pa virsmu un ūdens viņus tur. Tas nozīmē, ka ūdenim ir šis virsmas spraigums. Tad, ja šo virsmas spraigumu samazina, mums viņu ir vieglāk izmantot, uzsūkt. Mēs viņu iedzeram, mūsu organisms viņu vieglāk nonāk dziļāk iekšā. Jo tīrs ūdens mūsu organismā principā nav. Viņš visur ir savienojumā, lai mazinātu šo virsmas spraigumu un lai viņu palielinātu viņu caurlaidību, lai viņu varētu izmantot. Lai viņš varētu nonākt cauri šai barjerai, kur no gremošanas trakta tātad asinīs un nonāk tālāk. Un šās ūdens tātad mazāk virsmas spraigumu, mēs viņu vieglāk uzsūcam un tātad iedzeram un viņš jau uzreiz nonāk mūsu organismā visās vajadzīgās vietās. Un, kā zināms, arī strukturētā ūdenī var ierakstīt informāciju. Šeit kompānija piedāvā vairākas programmas, jau, man liekas, ir kaut kādas 20 programmas, kuras var ierakstīt. To dara šī augšējais ģenerators. Viņš ieraksta šo informāciju, tādu, kādu mēs izvēlamies. Piemēram, antistresu ieraksta tauku šķīdināšanu, var ierakstīt aknu funkciju uzlabošanu, var ierakstīt sieviešu veselību, var ierakstīt vīriešu veselību, kas tātad uzlabo. Ir diezgan daudz, ir imunitāti, kas palielina, un arī tātad antibakteriālā. Šīs programmas patreiz arī, zinām, ka patreiz notiek šī vairāk saaugstēšanās, dažādas infekcijas apkārt, tomēr lejot, tad var ierakstīt imunitāti, antiseptiķi, un dzerot šādu ūdeni, celsies organisma aizsargspējas pret infekciju. Noskanēja signāls, un redzat, ūdens palika balts, tātad viņš jau ir bagātināts ar ūdeņradi. Vēl notiek augšā šī strukturēšana, kas, tā kā man ir ierakstīts 3 programmas viņā, kuras ievada homeopātisko efektu, šis vēl bišķi turpinās. Katra programmas ierakstīšana arī kāds 8–9 minūtes, vai citreiz īsāka. Var ierakstīt, piemēram, ja mēs gribam tur bērnam dot, varam ierakstīt arī ir apmācības, vai arī cilvēkam gados, kad jau tā kā veidojas šis Alzheimers, demence un dažādas nervu sistēmas apgrūtinājumi, jeb palēnināšanās, tad šāds ūdens uzlabos arī šo stāvokli.
Tāpat arī tādu ūdeni, sevišķi ar ūdeņradu bagātinātu, var dot savam mītdzīvniekam, kas man vienmēr arī ļoti patīk, ka mēs varam izmantot šo trauku gan sev, gan arī visai ģimenei, gan pat saviem mītdzīvniekiem. Nu, ja, piemēram, tur mūsu draugs jau ir cienījumā vecumā, viņam jau ir kaut 10 sunītim gadi vai vairāk, mēs varam šo ūdeni dot, un tas tomēr palēninās viņa novecošanu un pagarinās līdz ar to arī viņa mūžu, lai viņš būtu ilgāk ar mums. Jā, došu Inga tev kādu vārdu vēl pateikt par šo. Nu jā, es varu tikai priecāties par šāda veida ierīcēm. Manuprāt, nu, tas apjoms, ko var ar šo aparātu iegūt, ja, man liekas, ir fenomenāls. Varbūt tie, kas klausās mūs, ieliekat, kā jums šķiet īkšķīti vai kādu emociju, kāda ir tā sajūta, kad tiešām ir tik dažādas iespējas uzlabot šo ūdens kvalitāti, kā arī uzlabot mūsu ārējo izskatu un veselību. Man liekas, ka tas ir fenomenāli, ka kaut kas tāds vispār ir. Jā. Jā. Tā kā droši jautājums. Jā. Jā. Tūlītās parādīšu, ka tas nav viss, ko ar šo trauku var iegūt. Ne tikai tātad kvalitatīvu ūdeni, tūlīt, ja man ir redzat, paskatāties, mēs noskrojam augšā tā kā vāciņu. Tā, noņem prezentāciju, lai var tūmā redzēt. Noņemam vāciņu, noskrojam, ielējam glāzē ūdeni, var dzert arī no visa, tieši no trauka, jo viņš ir apmēram tā kā glāze, teicu. Padzeršos, lai man dotu spēku vairāk. Tātad šādā veidā un noskrojot apakšējo vāciņu, viņā nedaudz ieliejot ūdeni. Es neesmu paņēmusi šeit pie datora uzgalīti. Šeit uzskrūvēju uzgalīti, kuram pievieno trubiņu un veic inhalācijas. Ūdeņraža inhalācijas. Tātad viņš ne tikai ūdeni gan bagātina, gan attīra, bet ar viņu var veikt arī ūdeņraža inhalācijas, kas pēdējā laikā ārsti arī bieži izraksta cilvēkiem, kuriem ir dažādi šie gan nervu sistēmas traucējumi, gan dažādas kroniskas saslimšanas, gan cilvēkiem, kas veic kaitīgos apstākļos darbu, vai arī pilsētās, kur liels piesārņojums, arī pēc nesen bijušām Covid saslimšanām, ar smagām plaušu saslimšanām, lai ātrāk atgūtu tātad plaušu veselību, uzlabotu plaušu veselību, arī iesaka šīs ūdeņraža inhalācijas. Vēl, protams, arī viņu vajadzētu lietot, ja mēs ilgstoši lietojam medikamentus, lai varētu ar oksidatīvo to efektu, lai varētu izvadīt ātrāk tātad šo kaitīgos dažādos savienojumus, kas organismā radušies. Un šādu inhalācijas, ne šādu, bet tādu lielāku inhalācijas aparātu var nopirkt arī atsevišķi, bet šeit tas ir viss vienā. Ja cilvēkam vajag šī inhalācija, pie tam šī ūdeņraža inhalācija 10 minūtēs elpojot šo ūdeņražu ir apmēram tāpat kā izzertu 5 litrus ūdens ar ūdeņraža bagātinātus. Tātad šī inhalācija dod veselībai tiešām tādu labu efektu, kā mēs ātri varam uzņemt ūdeņradu. Bet tā kā, ja mēs gribam arī viņu strukturēt un bagātināt tātad homeopātisko efektu, jo šī augšķīdināšana, imunitāte un enerģijas piedošana ir tieši ar strukturēšanu, ievedot šo informāciju ūdenī. Es vēl gribēju minēt, ka es gribēju minēt klāt noteikti dāmām, kam ir tūska, tas noteikti palīdzēs ar tūsku cīnīties.
kā arī tam, kā ir liekais svars. Ja. Es domāju, ka ļoti bieži mums nepareiz notiek procesi organismā, vai arī mēs tomēr to ūdeni neizceram pietiekamā daudzumā. Es zinu, ka daudzas dāmas bieži vien man ir sūdzējušās, nu, negaršo man tas ūdens, vai arī nav rasts viņu dzert. Ja. Un tad, teiksim, šādā mazākā apjomā ir daudz lielāks efekts tam ūdenim. Ja nevarat to lielo apjomu izdzert, tad vismaz, kā saka, mazā apjomā, bet ļoti, ļoti efektīvs tas ūdens būs. Ja. Jā, jo tiešām ūdens ir ļoti garšīgs. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka ievēroja, ka nu, 3, 4 mēneši tas stikla ciliņš nav pat jāmazgā, jo viņš vienmēr ir tīrs. Viņš apgriež otrādi, nu, lai viņš tā kā iztek ūdens. Jo attīrīts ūdens nerada arī šo nogulsnes. Tas man ir Nu, iedomājieties. jo nevarēs Jā. tā. Kad tad no krāna ieliec ūdens, ja, Jā. un jūs noteikti esat saskarsimies, jā, kad teikanā ieliejot no krāna ūdeni, lai uzvārītu, pēc tam veidojās dažādas nogulsnes, ja, rūsa un vēl vis kaut kas, ja, tad šis aparāts, viņš tad neutralizē šīs lietas, ja, un es zinu, ka bieži vien arī tad, kad es tur bagātinu ūdeni, nu, filtrētu ūdeni bagātinu ar kaut kādiem mikroelementiem, vēl kaut ko, un es lietoju pudeles, ja, vai arī bērniem lietoju pudeles, kurās ielēju iekšā ūdeni, ja, nu, pēc mēneša, 2 viņš ir tik netīrs, un praktiski viņu ir ļoti grūti atmazgāt, ja, un kā jau pudelēs ir ļoti grūti tikt klāt pie visām tām maliņām, un tas ir visnotaļ sarežģīti. Kā arī, protams, ja mēs skatāmies uz to, ka ļoti bieži mēs izmantojam šīs pudeles plasmasa, ja, un plasmasa arī ir, ja tā nav speciāla plasmasa, ja, kas ir, kur neizdalās šīs plasmasas daļiņas, ja, lielākoties mēs dabūnam šīs toksiskās vielas, šīs plasmasas daļiņas iekšā ūdenī no šīm plasmasas pudelēm, un organismam ir ļoti, ļoti grūti to izvadīt ārā. Bet, ja mēs lietojam šāda veida life water aparātu, ja, tad pirmkārt viņš ir no stikla, un otrkārt tad viss tiek neutralizēts, un mēs iegūstam gan atbrīvota no visādām ķimikālijām un mikroorganismiem ūdeni, gan bagātinātu, jā, ar ūdeņradi, lai būtu maksimāli daudz skābekļa spēka ķermenim, lai viņš atjaunotos, lai viņš varētu tikt galā ar tiem uzdevumiem, kas mums ikdienā ir jāsaskarās, visiem tiem stresiem, ķimikālijām. Nu, es domāju, ka diez vai pasauli tik ātri izgudros kādas tehnoloģijas, kas to visu izmainīs kardināli. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tas piesārņojums tikai katru gadu palielinās, un mums ir atkal jādomā, kā to piesārņojumu samazināt. Ja? Nu, lūk, nu, man liekas, tas aparāts ir, tas ir jaunums kompānijā, ja, kāpēc mēs par to tikai tagad stāstam, tas tikai, man liekas, vasarā vai neparādījās pirmās ierīces, un tas ir absolūts jaunums, tas nav nekas tāds, kas jau bijuši kā citas ierīces, ko mēs lietojam ar dzidru jau gadiem, jā, tās jau ir jau 5, 6 gadus pieejams, jā, tad šis ir pilnīgs kompānijas jaunums, un kā jūs redzat, viņš ir tik unikāls, viņā ir tik dažādas šīs lietas iekšā, un es zinu arī man kā 2 bērnu mammai, ik pa laikam bērniem ir šīs inhalācijas ziemās jāveic, jā, jo tur, kā saka, tas deguns aiziet ciet, jā. Un man meitiņa tāda jūtīgāka plaušu sistēma uz dažāda veida šiem vīrusiem, un parasti mums ir tāds čukčuk bānītis, jā, ar kuru mēs taisam inhalācijas, piparmētru, etrisko eļu piepilinam klāt un tādā veidā. Un bērniem īstenībā, maniem bērniem nepatīk, jo viņš baigi skan un rūc, un tur viss kaut kas notiek. Bet man liekas, ka šāda veida alternatīva, ja, būtu tā kā, nu, tāda tiešām ļoti parocīga ģimenē lietošanai. Ne? Ko jūs par to domājat? Ja jums rezonē, ielieciet tīkšķīti komentāros. Jā, Jā, jā. Tā. Jau aizrāvies ar ūdeni dzeršanu, jā? Visi? Jā. Nu, jā, jo par to nosēļ, ja parasto krānu ūdeni, tad piemēram glāze arī sausa, nu, ka izdzer ūdeni. Viņai uz malas paliek tādi, nu, redzami kaut kādi pleķīši.
Bet šeit traukā nē, nu, tas, par ko es runāju. Viņam ir tā, ka vai nu ik pēc pusgada vai vienreiz gadā, attiecīgi kādu ūdeni lieto, viņu pašatīrīšanās veids. Laikam jau apakšā kaut kas tur, ko nevar redzēt, bet tātad vienreiz pusgadā piepilda ar ūdeni atkal tādu pašu piespiež pogu, tikai ilgāk patur. Viņš veic pats savu attīrīšanu, to ūdeni, protams, izlej ārā, un atkal pusgadu viņu var lietot pilnīgi bez mazgāšanas, jo arī, kā kompānijas ieteica, nedrīkst lietot ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus, jo tas tomēr nav labi kaut kādu ķīmiju vēl pievienot klāt tam. Viņš pats sevi attīra. Tā ir Šādā veidā. biorezonanse. Jā. Jums jāsaprot, ka tā ir biorezonanse, un biorezonanse jau viņu veidā attīra. Tur vienkārši noteikts diapazons, kā es to saprotu, frekvenču, kas attīra, kas saka, no šiem mikroorganismiem, jā, un ķimikālijām. Tāpēc nav nepieciešams kaut ko specifiski pievienot, jā, bet, kā saka, dabīgie šie viļņi, kas ir pieejami jau mums te patās uz zemes, bet zinātnieki ir izpētījuši, kā to izmantot, strādā mums par labu. Nu, lūk, jā. Līdz ar to tas nozīmē to, ka, kā parasti mums ir, ja mums vajag kaut kā ūdeni attīrīt, vai, piemēram, tur, labi, vienāds prātā tāds, kad mums ik pa laikam pasaulē biedē, ja nu pēkšņi mēs paliekam bez elektrības, bez tur, nezinu, interneta, jā. Kā mums tur sagatavoties, un tad tur ir kapsulas ūdens attīrīšanai, ja? Un tādā garā, tā kā patiesībā šāda veida aparāts, tas tik ir vienkārši, pat nebija iedomājusies tik unikāli, ka tu tik vari attīrīt viņu, nu labi, viņam droši vien ir jāuzlādē viņš kārtīgi, ja? Bet, ja viņš ir uzlādēts, ja, tad viņu var attīrīt noteikti pāris dienas to ūdeni, ja, kaut vai no upes iesmeļot, ja. Jo es zinu, ka parasti šādos apstākļos saka, ka tur kaut kādas kapsulas jānopērk, kuras jāmet iekšā, ja? Vai arī, ja mēs gribam bagātināt, mums, piemēram, tas bagātinātais jānes līdzi vienmēr, ja? Tad mums ir vajadzīgs, visvisādi instrumenti. Ar šādam aparātam viņam nav vajadzīgi neko iekšā bāzt, izņemot ūdeni, protams, ja? Ne kā attīrīt, ja, tur kaut kādas līdzekļi, tad viņš ir tāds, tā kā 10 vienā, varētu tā to saukt, ja. Lūk. Un inhalācija vēl ir klāt, ja, un 10 dažādas programmas, gan attīra, gan bagātina, gan var strukturēt ūdeni, gan vēl ir kādi 20 programmas, kur var dažādiem nolūkiem, kā tauku šķīdināšanai, kas tur bija vēl programma. Enerģijai, aknopulsī regulēšanai. Aknām, jā, mūsu mīļajām aknām. Tur arī rakstīts, ka pieaugušiem, piemēram, libido uzlabošanai, gan vīriešiem. Jā, tie, kas bērniņu plāno arī, jā, vai kam gribās ilgāk aktīvu šurumuram dzīvi, jā. Jūs sapratāt, jā. Es domāju, ka, noteikti noderēs jebkurā saimniecībā, jā, vienalga, vai jūs skaista sieviete vai vientuļais vilks, ja? vai ģimene pilna ar bērniem, vai cits variants, ja? Vai senioriem. Tā kā es domāju, ka visiem noderēs. Kā droši jautājiet, ja jums kādi jautājumi, mēs esam šeit priekš jums, lai atbildētu uz tiem, vai ja kāds kautrējās vai nav saprotams daudzas lietas un gribās smalkāk, droši var griezties pie manis vai pie Dzidras personīgi un rakstīt. Es ielikšu vēlreiz mūsu kontaktus zem video, jā, skatieties, eventam bija pievienoti, jā. Nu, lūk. Jā, gribu vēl piebilst arī par to, patreiz ļoti cilvēki izjūt lielas bailes šīs sazvērestības teorijas. Kā tu teici, ja piemēram, tur ūdens, ja tur jau pievienot kaut kādu vīrusu vai baktērijas, baidās pilnīgi, ka tāpēc pērk tikai tur veikalu ūdens vai tādu. Šo trauku var šīs bailes mazināt, jo ūdens vienmēr būs attīrīts no mikroorganismiem. Tātad nav jābaidās, ka ūdenī varētu būt kaut kādi mikroorganismi.
Arī, ja tur būs kaut kādas parazītu oliņas pēkšņi kaut kā nonākuši, arī tās iznīcinās šī dubultā tātad mikroorganismu iznīcināšana, gan ultravioletējā starī, gan arī šī strukturēšana. Un inhalācijas, protams, iet Facebookā gāja šīs strīpas debesīs, kur saka, nāk no augšas kaut kāds piesārņojums, kaut kas nelabs. Tad ar šīm inhalācijām viņas var neutralizēt ļoti ātri, tātad plaušas attīrīt un būt drošāki, ka arī elpojot jebkuru gaisu, tomēr mēs plaušas varam attīrīt un tātad nesaņemt tik daudz kaut kādu piesārņojumu no gaisa. Gan parasto piesārņojumu, gan arī cilvēkiem, lai mazinātu šīs bailes, es domāju, ka tas būtu pat ļoti noderīgi mājās. Ceļš arī, ja mēs zinām, ka mums ir tādi, vai radinieki, vai vecāki, vai citi kādi, kas ļoti baidās. Un mēs patreiz arī šajā akcijā pērkot 2 šādus traukus, zinot tādu vēl vienu, 3. saņemsiet dāvanā un varēsiet arī kādam uzdāvināt, lai tāda cilvēks jūtas droši, lai viņam palēninātu šo novecošanas procesu, lai varētu izskatīties vienmēr labi, un arī, tā kā teicu, ka viņš neutralizē dažādas šīs kaitīgās vielas, arī līdz ar to mazināt tādu kā podagru vai artrītu, jo viņš neutralizēs uriņskābi ātrāk un varēs viņu izvadīt no organismu. Jā, daudz labu lietu. Es domāju, ka šodien mēs visu to nevaram pastāstīt. Noteikti arī es kaut ko jau aizmirsu, ko gribēju, varbūt arī, jo, lietojot to visu, tā kā redz, sajūt un arī zina. Jā, atcerējos, jo tiešām šī struktūrēšana arī, kā jau visiem cilvēkiem ir kaut kādas tur šaubas, domas un tāds, tad izmēģinot viņā ievadot, piemēram, tur tās aknu tauku šķīdināšanas ūdens tiešām ļoti garšīgs, un viņam tāda, nevar rakstinot kāda garša, bet ievedot kā citā reizē, piemēram, labsajūtas enerģiju, detoksu, un arī bija vēl vai prieka cents, vai tas, kas tā kā emocionāli vai antistresu. Ūdenim bija tāda viegla bērza sula garšas. Tātad es arī redzu, ka ievadot dažādas šīs homeopātiskās programmas, nedaudz kaut kas tajā garšā mainās. Tas nozīmē, ka tiešām tas ūdens strukturējot un ievadot homeopātisko efektu programmu, ir atšķirās, jo no tā paša krāna tas pats ūdens, ja viņš ir tikai ar ūdeņu, tad viņš ir tāds atsvaidzinošs un tīrs un pilnīgi, var teikt, bez garšas, bet ievadot programmas homeopātiskās, viņam mainās tāda viegla garša, bet patīkama. Noteikti. Lūk, jā. Es gribēju tieši teikt, ja ir jautājumi, noteikti griežties pie Ingas vai pie manis, un tad jau varat uzdot vēl vairāk jautājumus. Mēs atcerēsimies vēl kaut ko pastāstīsim par šiem aparātiem, kā viņus izmantot, kur viņi noder. Vaicājot, vai pie tādas slimības viņu var dzert, vai vajag dzert, vai visu mēs varēsim atbildēt, bet es domāju, tas jau ir tāds individuāls saruna, tad, ja jūs ar mums kontaktējaties. Jā, lūk, ko es vēl atcerējos, kad savulaik arī par ūdeni pudelēs, viens sportists, kas ļoti, ļoti, ļoti rūpējās par savu veselību un lai būtu tie labākie rezultāti sportā, jo, kā saka, tur jau, katrs procents ir no svara. Ļoti strādā arī pie šī ūdens bagātināšanas, attīrīšanas un visādi. Un mērinstruments uzrādīja, ka mērinstruments izstāsta šādi, ar ko mēs varam notestēt visu savu ķermeni, ka viņam tomēr ir ūdens ar diezgan daudz mikro piesārņojumu. Ja, un viņš teica, nevar būt, un kaut kas nav ritīgi, par to aparātu, nevar tā būt, jo es teiktu, šitā ņemos un attīru un bagātu, un visu nevar būt, ka tur kaut kāds piesārņojums ir. Un es saku, aparāts toču nekļūdās, jo kompānija dod 95%, ka viss tiešām ir korekti.
visdrīzāk ir kaut kas tai ūdenī. Ja, un tad viņš bija ņēmies un atradzis YouTube kaut kādu puisi, kas izplatīja ūdens destilēšanu, ja nemaldos. Ja, un nopircis arī kaut kādu elīgi dārgu aparātu un sācis to ūdeni vēl arī destilēt. Un tad, cik es saprotu, uz tās gultnes bija parādījušies šie nosēdumi, kad arī pudeļu ūdenī, ja pat mēs pērkam, liekas, kvalitīvu pudeļu ūdenī, arī tur mēdz būt nosēdumi. Man vienmēr arī šķitīja, ka nu, pudeļūdenī jau tur viss ir ļoti super kvalitatīvi. Ja? Bet nē. Un šāda veida aparāts nu, iedod jums to maksimālo efektu attīrīšanā, ko var vispār tad iegūt. Ja? Manuprāt. Ja kāds zina kaut ko efektīvāku, droši atsūtiet, izpētīsim, mēs ar Dzidru uztaisīsim salīdzinājumu, bet es neesmu saskārusies ne ar vienu tik daudzfunkcionālu aparātu. Parasti, kā Dzidra arī teica, ir vai nu uz attīrīšanu, ja, tur destilēšanu, vai nu uz bagātināšanu, vai nu tur ūdeņradis, ja, bet nav viss iekšā, ja. Jo ar ko tad interesanti ir tieši šī kompānija, ka viņi jau strādā pie šīm citām tehnoloģijām, un viņi līdz ar to var visus šos aparātus papildināt ar to, kas jau ir zinātniskā bāze citās jomās, ja, un tāpēc ir iespēja pielikt klāt šo biorezonanci, kas jau nāk no mērinstrumenta, no terapijas ierīces, ja, tad visi šie dati salikt viņus kopā un iegūt ne tikai attīrīt ūdeni, bagātināt ūdeni, ja, strukturēt ūdeni, bet arī ar speciālām biorezonances efektu dabūt, piemēram, antistresa vai tauku, kā saka, dedzināšanas efektu, ja, un citas lieliskas lietas, ja, kas mums ir vajadzīgas, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgi, ja, nu, tad tikties ar cilvēkiem, būt aktīvi, enerģiski, pelnīt daudz naudiņas, ja, jo tam visam ir vajadzīga veselība, laba pašsajūta, labs izskats, vai ne? Un, jā. Tāds jau ir tas mērķis ar šo aparātu palīdzību, palīdzēt mums būt formā. Jā, tā būtu to, ko mēs gribam. Nu, lūk, jā, Dzidra. Es nezinu, skatos, ka mēs jau esam stundu ēterā, tā kā varbūt arī šodien, ja nav kādam konkrēti jautājumi, mēs varam arī finišēt. Vēlreiz gribu atgādināt, ka ir akcija un ir iespēja nopirkt, protams, arī citas biorezonances aparātus, ja kādam interesē. Ja? Jāpērk divi, bet arī man patika Dzidras variants, ja? Kad ūdeni mums vajag visiem, var pirkt divus Lifewater un trešo dabūt bonusā. Arī tā var. Vai arī pirkt divus citus biorezonances aparātus un Lifewater dabūt bonusā bez maksas. Nu, man liekas, fantastiski. Ja, tā ir decembra akcija, tā kā nenoguliet, ja, jo es domāju, ka kādus 3 mēnešus nākamajā gadā toču neviena akcija nebūs, būtu tikai uz vasaru, tāpēc, jā, esiet aktīvi, plānojiet lietas uz priekšu, ja, kad tas ir izdevīgi. Nu, lūk, jā, Dzidra, varbūt tu kaut ko gribi minēt. Jā, gribēju teikt, ka pagaidām tā akcija ir it kā līdz 16. decembrim un nav zināms, viņa pagarinās vai nē. Tāpēc, ja jūs par to domājat, nu, labāk izmantot šajās datumos. Ir kādreiz, ka kompānija pagarina akciju, bet nu, nekad neko nevar zināt. Varbūt arī viņa beidzas šajā 16. decembrī. Tāpēc, ja jūs ir ieinteresējis, rakstiet. No sākuma, protams, uzziniet vēl visu, ko jūs gribat uzzināt, atbildēsim uz jautājumiem, un tad izmantojot šādu izdevīgumu, jo, nu, nevar teikt, ka dārgs aparāts, nevar teikt arī, ka lēts, un līdz ar to, ja ir šāda akcija, tad, protams, ka tas būtu ļoti tā kā izdevīgi izmantot to, jo, kā Inga teica, patreiz ir bijuši tik daudz akcijas, ka, nu, es domāju, pirmā pusgadā kompānija vai šādas akcijas nepiedāvās. Un tad jau būs jāpērk par pilnu cenu. Un, nu,
katram jau mums gribas tomēr kaut ko ietaupīt un iekonomēt. Vienalga, cik mums ir naudiņa, bet ietaupīt gribam visi vienmēr. Un jā, es Inga tev piekrītu, ka par biorezonanci jau mēs varēsim atkal parunāt citā reizē. Tie, kas varbūt gaidīja, ka šodien arī būs vairāk par biorezonanci un tā kā uzzināt, varat skatīties iepriekšējās lekcijas, tur mēs diezgan daudz jau par biorezonanci un tās būtību un kas tas ir un ko tas nozīmē. Mēs diezgan daudz jau runājam, varat noskatīties šīs iepriekšējās divas nevar teikt lekcijas, nu, webinārus vai sarunas. Inga izstāstīs, kurā vietā var atrast viņas. Jā, droši skatieties arī manā lejā, Facebookā, kā arī ir YouTube kanāls. Jā, skatieties arī YouTube kanālā ar manu vārdu. Un skatieties, Facebookā arī ir links uz YouTube kanālu pie maniem kontaktiem. Jā. Un arī Facebookā ir atsevišķa grupa, ja skatāties tieši par biorezonanci, doktora Kabatā, tā kā droši skatieties arī tur. Ja? Vai arī rakstiet man vai Dzidrai, Dzidra iedos jau smalkāku video, ja jums vai norādīs uz vajadzīgo video, ko būtu vērts jums noskatīties, iepazīties vai arī sazināties ar Dzidru vai ar mani un izrunāt mutiskā sarunā vai klātienē, kā jums tur ir ērtākiem. Nelūk. Jā, jā. Nu, manus kontaktus var atrast arī Facebookā. Redzat manu vārdu, uzvārdu, varat paskatīties un tā tad arī Jā, uzrakstīt. ko es vēl gribēju minēt, ja mūs skatās kāds, kas nedzīvo Latvijā, tad kompānija ir starptautiska un sūta ierīces pa visu pasauli, un līdz ar to biorezonanci jau lieto, nu, man liekas, ka visos kontinentos, jā, kā arī ļoti daudz Anglijā, Īrijā, un arī Skandināvijā, un patās arī Eiropā, tā kā tā ir unikāla lieta, tiesa gan jauna, jā, un līdz ar to daudz nezina, tāpēc arī mēs par to runājam, stāstam, jo katru reizi, kad klients to saskarās, viņš saka, nu, kur jūs bijat, iepriekš, kāpēc jūs tik maz stāstat, jā, tik grūti atrast šo informāciju, un jā, tāpēc mēs daram, jā, kam vajadzēs, tas atradīs, un izmantos, jā. Nu, lūk, paldies, kas manus skatījās, skatīsies vai skatās, jā. Tiekamies vai nu sarunā, vai nu nākamajās video. Tā. Dzidra? Ar tā Tā. es teiktu, jā, nu jau runāts ar tā.